mēs vienā no dievkalpojumiem, jau neatceros kurā, mēs runājam par to, cik svarīgi būt attiecībās kungu Jēzu, būt kopā ar Jēzu. Un ja toreiz mēs nosaucām, kā mēs nosaucām to dievkalpojumu? Laiks ar to kungu laikam, jā, bija. Un tad šoreiz es varētu teikt, laiks ar to kungu 2. Es reiz tādu seriāli, jā. Laiks ar to kungu 2. Un gribu mazliet paturpināt. Un mēs runājām, cik svarīgs ir šis laiks, kad mēs pavadām kopā ar Jēzu Kristu. Jo tas, vai mēs esam ar Jēzu Kristu, to pamanīs arī citi cilvēki. Un tas, ko tu esi tajā laikā, kad tu pavadīji ar Jēzu, to, ko tu saņēmi, tu varēsi dot to citiem cilvēkiem. Jā, tu dabūsi to sev. Tu mainīsies pats, bet to redzēs arī citi cilvēki. Mēs nekalpojam tikai priekš sevis. Jā, mēs mainamies priekš sevis, mēs sagatavojam sevi mūžībai, bet mēs arī esam priekš cilvēkiem. Un ja mēs nepavadam laiku ar to kungu, ja tā godīgi, mums nav arī ko dot citiem cilvēkiem. Mēs citreiz paši esam tādi izkaltuši, ja mēs nepavadam laiku. Es jau stāstīju, kā man pieredze bija, ka es aizbraucu uz Maskavu. Mēnesi tur bija. Mēnesi kaut kur strādāt. Ne Covid laikā, bet tajā, krīzes laikā. Un es biju izkalts, izžūs, un ne fiziski, bet garīgi. Un es sapratu, ka tā nevar eksperimentēt. Tāds eksperiments labāk nevajag. Un mēs nonācam pie tā, cik svarīgs ir arī mūsu prāts, jo ir miesīgs, ir garīgs prāts. Un es nolasīšu vēlreiz vienu rakstvietu, ko mēs lasījām, Romiešu vēstule 8. nodaļa, no 6. līdz 8. pantam. Miesas saprašana ir nāve. Miesas saprašana ir nāve, bet gara saprašana ir dzīvība un miers. Jo miesas prāts ir naidā ar Dievu. Tas nepakļaujās Dieva likumam, nedz arī to spēj. Tie, kas ir miesīgi, nevar būt tīkami Dievam. Atceraties šo rakstījumu, mēs lasījām. Mēs diezgan daudz arī runājam par šo rakstījumu. Es gribu būt tīkams Dievam. Es gribu patikt Dievam. Es gribu pavadīt laiku kopā ar viņu, ar savu kungu Jēzu Kristu. Un ja es nemainīšu savu prātu, ja es palikšu savā miesīgajā prātā, man būs vairāk jautājumu nekā atbildes. Un tas traucēs mums tuvoties. Kāpēc? Tāpēc, ka šodien es nevaru fiziski viņam pieskarties. Es nevaru fiziski viņu redzēt. Šodien mans kontakts ar viņu ir ticība. Jo tiem, kas nāk pie Dieva, nākas ko redzēt? Ticēt. Ticēt uz ko? Ka viņš ir. Un ka tiem, kas viņu meklē, viņš arī atbild. Viņš atmaksā. Ticība. Un ticība nav tas, ka es tagad, ir kaut kāda dabīga ticība, es apsēžos uz šī krēsla un es pat nepārbaudu. Izturēs tās kājas. Metinājums ir labs vai nav labs. Tā ir mana dabīgā ticība. Un mēs bieži jaucam šīs ticības un gribam attiecināt manu dabīgo, miesīgo ticību priekš Dievu. Nedarbojās. Mēs vienreiz runājam, ka ir pat definīcija vārdam ticība. Kas notiks, ja mēs ļausim šai te miesīgai domāšanai sākt valdīt, kontrolēt, teiksim tā, mūsu dzīvi, mūsu darbu, mūsu laulību attiecības starp vīru un sievu, mūsu attiecības ar bērniem, jebkurā citā mūsu dzīves sfērā. Kas notiks, ja mēs ļausim šiem miesīgajam prātam valdīt? Un atbilde ir ļoti vienkārša. Un atbildi mums nav jāizfantazē. Mēs atbildi varam atrast Dieva vārdā. Un mēs redzam pats cilvēces sākums. Ādams un Ieva, tie pirmie cilvēki, kuri bija
Dieva klātbūtnē, Dieva dārzā, Ēdenes dārzā, ikdienas satikās ar Dievu, pavadīja laiku ar Dievu. Amen! Tā ir aprakstīts. Un mēs paskatīsimies, kas tad ir noticis ar Ādamu un Ievu. Un šeit mēs redzam, bet Dievs atnāk čūska. Čūska tas nav tā čūska, kas šodien mežā tur rāpo vēl kaut kas. Ja? Tas ir Sātans bijis. Kāpēc par čūska? Čūskas vienreiz teica, ka tā vīrieša dzimtas ir oriģinālā, un tas apzīmē pašu Sātanu. Viņš pieņēma tādu izskatu, kādu kaut kā tur. Es nezinu, man nav svarīgi tajā. Bet viņš ir atnācis. Viņš atnāca pie pirmajiem cilvēkiem. Un kas notika ar viņiem? Kamēr viņiem bija šis garīgs prāts, viņi dzirdēja Dievu, viņi redzēja Dievu, viņi paklausīja Dievam, un viņi dzīvoja viņa svētības klātbūtnē. Un atnāk ielavās čūska, Sātans. Noķer, kad Ieva ir viena pati bez Ādama, neiedziļināšos, kāpēc, nav svarīgi. Ir svarīgi, kas ir noticis. Un šeit Sātans sāka runāt uz Ievu. Un viņš saka tāds vārds, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsies. Cik viltīgi viņš pieiet. Viņš it kā pasaka, tavas acis, Ieva, atvērsies. Un tai pašā zemtekstā viņš saka, bet redzi, ka Dievs nav nemaz tik labs. Viņš kaut ko grib apslēpt no tevis. Viņš negrib, lai tu visu redzētu. Un uz ko spēlē? Spēlē uz jūtām, uz emocijām. Jūs domājat, ka pirmiem cilvēkiem nebija jūtas? Viņi bija tādi, Dievs radīja viņus, viņi negrib pat grēku redzēt, neko, nē. Viņiem bija emocijas, viņiem bija griba, viņiem bija dvēsele, viņiem bija jūtas. Un velns nospēlēja uz to. Un viņš saka, tavs acis atvērsies. Šodien tu neredzi, tu ieraudzīsi kaut ko daudz vairāk. Vakar bija Bībeles skola. Pienāk viena māsa, ne man jautā, mācītājiem Aleksējiem jautā. Es neteikšu pa ko, kā. Es klausos un domāju, dārgā māsa, nav svarīgi, arī brālis varētu būt viņas vietā. Tas nenozīmē, ka sievietes tikai pagļaut. Kas aizņem tavu prātu? Kā bija, kad tas šķirs nebija? Kā viņi to un ko to un to? Es pēc tam piegāju klāt. Es skatos, Aleksejs arī saka, jā, Bībele mums nestāsta par to, kas bija. Es saku, māsa, kāpēc tevi nodarbina šīs lietas? Vai tas tev kaut pat tik palīdzējis pietuvoties kungam Jēzum Kristum? Tieši otrādi tas noved tevi pie prātošanas. Meklēt kaut kādus slepenas lietas, par ko Dievs nemaz neuzskatīja par vajadzīgu atvērt to mums. Jā, bet es gribu zināt. Es saku, klausies, Bībelē teica, apslēptās lietas tam kungam pieder, bet domā par to, kas ir atklāts, kas ir parādīts. Es saku, tu ļoti labi visu Bībeli zini. Gan arī sastrīdējamies. Beigās saka, nē, saprotu pareizi, es negribu ar tevi strīdēties, bet vienkārši mani aizķer tās lietas, kad cilvēks lien kaut kādos dziļumos iekšā, kur ir aizslēgts. Un velns ir klāt, uzreiz klāt. Es tev iedošu pareizās atslēgas, es tev atvēršu. Un tas ir mūsu miesīgais prāts, kas grib kaut ko izdibināt. Priekš mūsu gara Dievs ir visu devis, svētos rakstus Bībeli. Mums dzīves nepietiktu tur visu to izdibināt. Kur vēl līst kaut kādās lietās? Tātad acis atvērsies, un ar to viņš nebeidz. Un tālāk. Un jūs būsiet kā Dievs. Kā Dievs. Tagad tu paklausi un gaidi, ka Dievs atnāks. Un tu kaut ko prasi viņam. Tad tu pati būsi tāda. Tev nebūs kādam jāprasa. Ko tu gribi, tas viss notiks tavā dzīvē. Tu būsi kā Dievs. Vai tā ir tikai Ieva? Vai tie esam šodien mēs? Kur velns kā čūska nāk un kārdina mūs. Un kārdina ko? Uz miesīgo prātu.
mūsu miesīgās izjūtas, mūsu dvēselisko kārdina, zinādami labu un ļaunu. Kā mēs gribam ļoti daudz ko zināt, kas ir labs, kas ir ļauns. Ziniet, Ieva padevās. Uzķērās uz šī āķa, uz šī miesīgā. Un viņa norauga šo augli, viņa baudīja un deva arī Ādamam. Un kas notika? Tā kā mēs tikko lasījām Romiešu vēstulē. Miesīgā domāšana ved uz nāvi. Viņi pazaudēja. Viņi pazaudēja attiecības ar Dievu, un viņi pazaudēja dzīvību. Viņi pazaudēja. Ne uzreiz fizisko, bet garīgo dzīvību. Un vēlāk, protams, viņi arī fiziski mira. Kaut gan sākumā viņi bija kā nemirstīgi, mūžīgi cilvēki. Sātans nospēlē uz cilvēka emocijām. Un arī šodien mēs dzīvojam tādā laikmetā, kur velns tik spēcīgi spēlē uz emocijām. Ļoti spēlē uz emocijām. Un mēs, kā ticīgi cilvēki, neesam izņēmums. Mums joprojām ir emocijas, mums ir jūtas. Un ja mēs nesavaldam tās, ja mēs nepakļaujam to mūsu garīgai domāšanai, mīļie, mēs viegli varam krist. Mēs ļoti viegli varam krist. Un ja mēs nepaklausīsim, ir bīstamība pazaudēt Dievu tuvību. Tāpēc, ka mēs lasījām šeit romiešiem, tie, kas ir miesīgi, nevar būt tīkami Dievam. Tas ir Dieva vārds. Tāpēc mums ir teicis, Dieva vārds mums aicina, lai mēs staigātu garā. Lai mēs staigātu garā, jo garā mēs savaldīsim, ko? Miesas kārības. Amen. Staigāsim garā. Kā tu vari staigāt garā? Kā tu vari izveidot gara prātu? Par to jau mēs pirmīt runājām un vēl turpināsim runāt. Un Dieva vārds ir viens no brīnišķīgiem veidiem, kā mainās mūsu domāšana. Romiešiem 5. nodaļa, 6. pants un 21. pants. 6. un 21. Paldies Dievam par jauno derību. Es pateicos Dievam, kad Kristus upuris pie krusta samaksāja par Ādama un Ievas grēku, ko es biju mantojis no dzimšanas. Paldies Dievam, kad Jēzu Kristu es esmu tagad mantojis mūžīgo dzīvību. Amen. To, ko es pazaudēju kopā ar Ādamu un Ievu Ēdenes dārzā, caur Jēzu Kristu jaunajā derībā es esmu atguvis. Amen. Es esmu atguvis. Romiešiem 5. nodaļa, 6. pāns. Jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir minis tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi, jeb grēcīgi. Kad es vēl biju grēcinieks, Jēzus jau bija par mani, par tevi nomiris. 21. pāns. Lai tāpat kā līdz šim grēks ir valdījis nāvē, turpmāk valdītu žēlastība caur taisnību un mūžīgo dzīvību, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Amen. Es pateicos Dievam, ka viņa glābšanas darbs Jēzu Kristu ir noticis pie ikviena no mums. Dievs nebija samierinājies, ka tas, kas ir noticis Ēdenes dārzā, ka cilvēks no gara pārgājis ir miesā, Dievs darīja visu. Un gājuši vecās derības simtiem gadu, lai nonāktu pie viena brīnišķīga laika, pie jaunās derības. Ar to arī sākusies ir jaunā laikmeta skaitīšana ar Jēzu Kristu. Amen. Šodien mēs esam jauns radījums Jēzu Kristu, kas bijis, izlasīsim, 2. korintiešiem 5:17. Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, kas bijis, kaut kas ir bijis, jā, ir bijis, ir pagājis, redz, viss ir tapis jauns. Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar sevi caur Kristu, un mums ir devis salīdzināšanas kalpošanu, jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar sevi. Tiem viņu grēkus nepielīdzinādams un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu.
Amen. Ja mēs uzmanīgi lasām šo rakstvietu, mēs redzam vienu ļoti tādu tendenci. Iekš Kristus, Kristu, no Kristus, ar Kristu. Viss Kristu, Jēzu. Šodien tas, kas mēs esam, tas ir pateicoties Jēzum Kristum. Amen. Ziniet, ja kādreiz, es saku kā piemēru, Emīls man iedot kādu lielu naudas summu tajā brīdī, kad man ir liela nepieciešamība, man ir liela vajadzība. Ziniet, kas ir? Es būšu viņam pateicīgs. Amen. Es būšu viņam pateicīgs, tāpēc, kad grūtajā brīdī viņš man palīdzēja, viņš mani atbalstīja. Es būšu viņam pateicīgs. Un ne tikai tajā brīdī, kad viņš iedos, paldies tev, paldies, lai Dievs tev svētī, paldies tev. Pēc mēneša, pēc gada es atcerēšos to. Es būšu viņam pateicīgs. Ja arī viņš vairs nekad man neiedos pat santīmu, es būšu viņam pateicīgs. Cik mēs esam pateicīgi Jēzum Kristum par to, ko viņš ir izdarījis mūsu dzīvē. Laiks ar to kungu. Kā tu vari pateikties Dievam? Kā tu vari pateikties cilvēkam? Tad, kad tu atnāc pie viņa, vaigu vaigā, tagad mēs dzīvojam tajā laikmetā, kad ir TikToki, WhatsAppi, kas tur vēl ir, es pat nezinu. WhatsApp es tik zinu. Vajag pateikties, tev pat nav laika uzrakstīt, liels paldies tev. Vienkārši ar vienu pociņu, klikt, atnāk šitāds te. Es pamatu, ka es pats jau sāku iekrist tajā. Bet ļoti reti. Ja kādreiz šito man saņemiet, piedodiet lūdzu. Es vienmēr kaut vai es cenšos uzrakstīt paldies, un es nekad neizmantoju, tos jau ziniet, sagatavas jau ir. Nekad. Es pats, man nav viegli, man tik tā, es nevaru kā jaunieši veselu eseju uzrakst uzreiz. Man tā vajag, tik, oi, ne tur, kā atcelt, tur atcelt, tur, tā. Es gribu būt pateicīgs Jēzum Kristum. Es gribu pavadīt laiku kopā ar viņu. Mīļie, viņš ne tikai 1000, ne 2, ne 100 000 mums ir iedevis. Viņš ir iedevis mums mūžīgo dzīvību. Būsim pateicīgi viņam. Pavadīsim laiku kopā ar viņu. Mēs esam jauns radījums. Caur Jēzu Kristu šodien, kas es esmu. Jauns radījums, tu esi tikai Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu tu esi salīdzināts ar Dievu. Tikai Jēzu Kristu tev šodien ir pieeja pie debesu Tēva. Tikai. Un tikai caur Jēzu Kristu mēs sasniegsim vai nonāksim debesīs. Tikai viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība pie debesu Tēva. Nav cita. Amen. Es šodien cenšos, es biju teicis, man liekas, ka es te lūdzu, vai kā, ka mēs gaidām uz kungu Jēzu, ka viņš atnāks. Es patiešām, es gaidu, ne tāpēc, ka man jau gadi vairāki ir, ja? Kad es biju jauns, varbūt es negaidīju, nu jau ir vecāks palieku, nu jau jāsāk par to aizdomāties par mūžību kaut kur, ja tā. Nu sāku tā gaidīt kungu Jēzu. Nē. Es, kad arī biju jauns, es gaidīju, varbūt ne tik dedzīgi kā tagad. Daudz, kas mainās mūsu dzīvē. Es vairāk iepazīstu viņu, vairāk atziņas ir par viņu, tāpēc tā dedzīgāk sāk gaidīt viņu. Ne tāpēc, ka gadi man vairāk paliek. Nē. Savā sirdī es jūtos jauns. Miesa, jā, nu kāda ir, tāda ir. Jā. Sirdī mēs esam jauni. Aizēju un pajautā 90-gadīgam kādam cilvēkam. Nu kā, ko, cauri, jā, viss? Viņš saka, jā, tā es vairs nevaru tik daudz izdarīt, bet savā sirdī es esmu jauns. Un mēs esam jauni. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs netēlojam. Tur ir jauns radījums. Tur ir jauns radījums, tas, kas mantos debesis. Viņš ir dzimis no Dieva. Viņš nenoveco. Noveco šī te čaula. Viņa noveco. Un pienāks diena šo čaulu vajadzēs nomest. Vai nu pārvērst uzreiz vienā acu mirklī.
Bet mēs gaidām uz to kungu, lai šīs slāpes nepazūd, mīļie, jūsu dzīvē, nepazūd. Gaidiet uz to kungu, ilgojieties, slāpstiet pēc tā kunga. Amen! Kad viņš atnāks, mēs nezinām. Es nezinu, varbūt jūs zinat. Es nezinu, kad viņš atnāks. Ziniet, es pat lasu Bībelē, ka pat Jēzus pats nezina. Tikai Tēvs, kad teiks, tad viņš nāks. Citi saka, jā, tajā gadā. Ok, varbūt, ka kādi lielāki par Kristu, kad Dievs viņiem atver. Jā, mēs varam redzēt pēc zīmēm, un Dievs ir teicis, vērojiet zīmes, vērojiet laikus. Jā, mēs varam, bet konkrēti mēs nezinām. Bet nav svarīgi, tāda vai tāda atnāks. Svarīgi, vai es šodien gaidu, vai es slāpstu viņu, vai es gribu, lai satikties ar viņu. Filipiešiem 3:20. Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidam pestītāju kungu Jēzu Kristu. Amen! Tavu piederība ir debesīs. Amen. Tad tu noteikti gaidi savu kungu Jēzu Kristu. Amen. Ja tava piederība ir šeit pie zemes lietām, ja tava domāšana ir miesīga, ja tava skārības tevi nospiež un nomāc, man liekas, ka nemaz negaidi to kungu. Pārbaud sevi, vai tev ir slāpes sagaidīt viņu. Ja mēs piederam debesīm, ja mūsu piederība ir tur, mēs gaidam uz to kungu. Bet jautājums ir viens. Tu vari gaidīt, bet kā tu sagatavojies šai kunga atnākšanas dienai? Vai tu vispār sagatavojies tam? Ko? Nākošu sestdienu, kas mums notiks, draudzē? Aha, daži zina. Nezinu, kā jūs, bet es dzīvoju gaidās. Un ne tikai guļot uz dīvāna, saliekot kājas, kungs, sestdiena drīz pienāks, jubileja būs. Mēs kaut ko arī darām. Pareizi. Mēs sagatavojamies. Pirmkārt, mēs ziedojām naudu. Mēs pasūtam ēdienus. Mēs pavadām laiku aizlūgšanās par šo pasākumu. Mēs plānojam kādu draudzes vēsturi. Mēs plānojam kādus pasākumus. Mēs skatāmies, kuri būs sveicēji. Mēs gatavosim un pušķosim zāli. Tad citiem vārdiem, mēs aktīvi sagatavojamies svinībām. Mēs aktīvi gatavojamies uzņemt viesus. Amen. Tu mājās. Tu uzaicināji mēnesi iepriekš, varbūt gadu iepriekš, uz savu dzimšanas dienu. Un jo vairāk tuvojās tā diena, jo vairāk tu sāc kustēties, sarosīties. Sāc izsūkt savus istabas, izglutināt visu tur palagus, pārvalks, nezinu, ko tu tur. Un ja traipi, iztīrīt traipus. Ziniet, tu īks noslaucīt. Viesi atnāks, tu gatavojies. Kā mēs gatavojamies, kad tas kungs nāk? Kā mēs sagatavojamies? Vai ļaujam šiem zirnekļu tīkliem pār mums, kungs drīkst nāks, kaut ko tur traips. Jāpaņem kādu jāiztir traipu pēdējā brīdī. Bet lieta ir tā, ka neviens nezin, kad viņš nāks, kā zibens no debesīm, kā zagls dienas laikā. Vai mēs gatavojamies viņa atnākšanas dienai? Gaidīšana nav pasīva, gaidīšana ir aktīva. Aktīva. Viņš nāks pakaļ savai līgavai. Un tur ir teikts, ka viņš nāks pakaļ savai līgavai bez traipa un bez krunkas, kas tiks sataisīta viņa kāzu dienai. Sagatavota. Amen. Kā mēs gaidām? Efeziešiem 5:27. Sev, savu draudzi, par Jēzu ir teikts, sev, savu draudzi, sagatavotams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai cita tam līdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Jā,
Viņš mūs sagatavo. Bez viņa palīdzības mēs paši nespējam ne krunkas izlīdzināt, ne traipus iztīrīt. Viņš to visu dara mūsu dzīvē. Bet viņš to var darīt tikai tad, kad mēs pakļaujamies, paklausam Dieva gribai. Un tad, kad es paklausos vai paeju zem Dieva gribas, es ļauju viņam mani mainīt, viņam mani tīrīt, viņam mani gludināt. Dzirdiet? Un tā ir tā aktīva gaidīšana, kad es pakļaujos viņa gribai. Kungs, ne es, ko tu gribi? Ko tu gribi, kungs? Un viņš, tevi un mani, mūs kopā. Viņš nenāks atsevišķi man pakaļ. Viņš nāks pakaļ Kristus līgavai draudzē. Tas nozīmē, ir Kristus mācekļi, ir dzīvības vārds, ir spēks, ir atmoda, ir vēl pārējās, kas kādu nosaukumu ir draudzē. Tā ir Kristus līgava. Šodien ir šis sagatavošanas laiks. Vai mums ir šīs slāpes sagaidīt viņu? Vai mums ir šīs slāpes palīdzēt vai ļaut viņam caur Svēto garu mainīt mūs, tīrīt mūs, šķīstīt mūs? Miesīgs prāts, tas traucēs to visu izdarīt. Tāpēc jau Dieva vārds arī skubina mūs, lai mums ir gara prāts. Un ja mums ir gara prāts, tad būs šī taisnība, patiesība un miers mūsu dzīvē. Dievs valdīs mūsu dzīvē. Izlasīšu vienu rakstvietu. 1. Tesaloniķiešiem, 4. nodaļa. No 15. panta lasīšu. To mēs jums rakstam, balstoties uz mūsu kunga vārdu. Mēs, kas līdz mūsu kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas ir aizmikuši. Atkal iet runa par Kristus atnākšanu. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot ērceņģeļa balsī un Dieva bazūnei, tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu ir miruši. Pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši, halleluja, pāri palikuši vēl ir kādi, jā, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos, pretī tam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Halleluja, amen. 18. pāns. Ieprieciniet cits ar šiem vārdiem. Mīļie, es nolasīšu šos vārdus, lai iepriecinātu jūs. Ne, lai iebiedētu. Nē, tās nav, lai iebiedētu. Tās, lai iepriecinātu. Lai skubinātu mūs uz šo aktīvo sagatavošanas laiku. Amen. Gaidīšanas laiku mūsu kungam. Jo vienā acu mirklī noskanēs bazūna. Nezinu, vai neticīgie to dzirdēs, bet tie, ka viņš atnāks pakaļ, tie dzirdēs. Un vienā acu mirklī piepeš. Mēs tiksim paņemti debesīs, lai būtu kopā ar viņu mūžīgi. Būtu kopā ar viņu mūžīgi. Un tas, uz ko mēs šodien tikai ceram, tas realizēsies reāli. Un to, ko šodien mēs tikai ticam, vai redzam kā caur miglu, mēs redzēsim vaigu vaigā. Es dzīvoju priekš tām, es dzīvoju tādās gaidās, un tas palīdz man mobilizēties, tas palīdz man nebūt kūtram, tas palīdz man stāvēt pretī visiem velna viltībām, visām atkarībām, kārībām, kas mani var pazudināt. Kā Bībelē teikts, lai nepinās mums ap kājām kā tīkli tie visas tās atkarības, kas var mūs pazudināt. Amen. Miesīgs prāts. Ziniet, miesa ir miesa. Viņa tik viegli mūs negrib atlaist. Esat droši vien pamanījuši. Tu pieņēmi lēmumu kaut ko mainīt savā dzīvē, un tu sāki rīkoties jau, un tas notiek tavā dzīvē. Un ik pa brīdim tu redzi, kad nāk apakaļ. Nāk atkal tevi. Un tu citreiz pat paklūpi, citreiz pat neizturi, un tu padodies. Un tu atkal saki, kungs, piedod man, ne, es atkal stāvēšu tam pretī. Un ik pa brīdim nāk atpakaļ. Ziniet, viens no Sātana vārdiem ir
es tagad neteikšu tos gudros vārdus, bet oriģinālā kā pingponga bumbiņa. Es nezinu, vai es kādreiz pingpongu spēlējuši. Ting, 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 un atsitās un nāk apakaļ, un tev atkal jāatsit, un atkal nāk apakaļ. Un tā ir viņa taktika. Viņš neatlaidīgs ir. Un viņš darbojās caur mūsu miesu. Un tāpēc viņš centīsies visu, lai atkal atgrieztu atpakaļ mūsu šai te vecajā pozīcijā. Amen. Mēs neesam izņēmumi. Pirmo, ko es redzu, tie bija mācekļi. Nu labi, es neņemšu tagad veco darību, bet jauno darību. Mācekļi. Viņi ir izgājuši tam cauri, viņi ir izbaudījuši to. Pēters viens no tādiem ļoti spilgtiem piemēriem. Protams, mēs šodien esam daudz labākā situācijā. Kāpēc? Tāpēc, kad tajā laikā, ka vēl Kristus nebija miris, augšām cēlies un paaugstināts, un svētais gars vēl nebija nācis. Mums šodien ir svētais gars, mēs esam daudz lielākā privileģētā stāvoklī. Tad vēl nebija svētais gars par viņiem kā spēks, bet viņi tāpat bija ar Jēzu Kristu. Pastīsimies dažus piemērus. Mateja evaņģēlijas 16. nodaļā, 16. 17. pāns. Tad Sīmenis Pēters atbildēja un sacīja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un 17. pantā ļoti nozīmīgi vārdi. Un Jēzus atbildēja viņam sacīja, svētīgs tu esi Sīmeni Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja. Pēteri, ne miesīgs prāts. Miesīgs prāts nevarēja to atklāt Pēterim. Bet mans tēvs, kas ir debesīs, nozīmē, ka gars, tas nenozīmē, nebija svētā gara, svētais gars viņos ir, tas atzemdē, ka tu notic Kristum, bet ir vēl spēks par svēto garu. Par to es teicu, ka vēl nebija. Un šeit viņš garā, viņš saprata, ka tas ir dzīvā Dieva dēls. Kristus. Un paiet ļoti neilgs laiks. Un 21. pantā, tajā pašā nodaļā mēs lasam. No tā laika Jēzus iesāk saviem mācekļiem rādīt, ka viņam vajagot noiet uz Jeruzalemi un daudz ciest no vecajiem un augstajiem priesteriem un rakstu mācītājiem un tikt nokautam un 3. dienā augšām celties. Un Pēteris ņēma viņu saurup un iesāka viņu brīdināt, sacīdams, lai Dievs pasargā, kungs, ka tev tas nenotiek. Laba lieta, pareizi. Rūpējās par cilvēku, par kungu. Un 23. pantā lasam, bet viņš, Jēzus Kristus, atgriezdamies sacīja uz Pēteri, atkāpies no manis Sātan. Velns, viņš nekad neatkāpsies. Viņš vienmēr gribējis atkal un atkal iedzelt, atkal un atkal iedarbināt tavu miesīgo. Jēzus nomanīja to, Jēzus saprata to. Un viņš saprata, ka Sātans šajā brīdī lieto Pēteri. Viņš saka, atkāpies no manis Sātani. Tu man esi par agrēcību, jo tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēkam patīk. Ziniet? Tāda tai brīdī viņš domāja miesīgā prātā. Kungs, tevi pasargāt. Atkāpies no manis. Tāpēc, ka tā ir Dieva griba, tas ir Dieva prāts, lai es ietu un lai es atdotu savu dzīvību par daudziem. Citādi viņi nemantos mūžīgo dzīvību. Amen. Mēs esam ļoti līdzīgi citreiz Pēterim. Arī ļoti līdzīgi Pēterim. Mums ir atklāsme, mums ir atziņa. Mēs esam atzimuši no augšienes. Mēs, ziniet, citreiz sakāt, spārni ir pieauguši. Mēs lidojam, ka kāja nepiedurās pie zemes. Halleluja, halleluja, vienmēr uz visiem dievkalpiem viss. Un tad pēkšņi kaut kas notiek un, nē, laikam tās ir muļķības, nē, laikam tas nav tā un tāds miesīgs prāts. Un sākam domāt ne kas Dievam, bet sākam domāt, kas cilvēkam patīk. Tas ir bīstam stāvoklis, bīstam pozīcija. Amen. Mēs domājam vienu, nākušajā brīdī jau kaut ko citu. Vēl kāds piemērs. Pastīsimies tikai Pētera piemērs un viss, tad mēs arī beigsim. Mateja 17. nodaļā. Un ir stāsts, kad viņi nonāk, Jēzus paņem līdz dažus mācekļus Eļas kalnu, apskaidrības kalnu.
Un brīnišķīgs brīdis viņiem ir, un Dieva klātbūtne ir, Dieva godība nonākusi. Viņi redz atvērtas debesis, viņi redz praviešus, viņi redz Mūzu un Eliju, un viņi saka, un te Pēters tālāk, 4. pantā. Pēters griezās pie Jēzus un sacīja, kungs, šeit mums ir labi. Miesā, garā, kā viņš nomanīja, es nezinu. Bet ja tas būtu garā, tad Jēzus neteiktu tālāk, vai pats Dievs neteiktu šos vārdus. Bet visdrīzāk tas bija miesā. Mums šeit ir labi. Vai te teltis uzcelsim? Pēters saka, man pat telti nevajag. Vai tiem praviešiem uzcelsim telti? Tev uzcelsim telti un paliksim šeit. Tāpēc jau laikam kungs tā Izraēlu izsijāja pa visu pasauli, lai evaņģēlijs izplatās. Mums šeit ir labi. Ja tu gribi, es celšu telts, un 5. pantā. Tam vēl runājot, Dievs pat neļauj pabeigt Pēterim. Pēters ir Pēters. Redzi, spoža padebes tos apēnoja, un redzi, balss no padebes sacīja. Šīs ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts, to jums būs klausīt. Jēzus staigāja garā. Jēzus atnāca piepildīt Dieva prātu. Un pats Dievs, viņš saka mācekļiem, Jēzu jums būs klausīt. Ne savus miesas iegribas, ne savus jūtas, ne savus, komforta zonu, ne, Jēzu Kristu. Un tūdaļ viņi nogāja lejā un jau bija kalpošana, jau bija darbiņš, ko vajadzēja padarīt pie viena zēna. Amen? Amen. Ļoti labi Jēzus pazina mācekļus. Jēzus ļoti labi pazīst mūs. Un tāpēc Jēzum bija līdzības, kas bija tā kā ievirzīt mācekļu prātus no miesīgā uz garīgo. Un Dieva vārds šodien to dara mūsu dzīvē. Dieva vārds ir tas, kas maina mūsu miesīgo domāšanu, mūsu miesīgo prātu. Tāpēc es saku, lasiet Dieva vārdu, pārdomājiet Dieva vārdu, studējiet Dieva vārdu. Un Dieva vārds, viņš mainīs mūsu domāšanu. Amen. Viņš ir dzīvs un spēcīgs. Tas nav vienkārši uzrakstīts ar tinti vai uzdrukāts. Tas ir dzīvs no Dieva. Ja tu viņu pieņem ticībā, tas maina tevi. Mateja evaņģēlijā 21. nodaļā mēs redzam tādu līdzību, ko Jēzus stāstīja. No 28. panta. Bet ko jūs domājat par šo? Kādam cilvēkam bija 2 dēli. Viņš gāja pie pirmā un lūdza, dēls, ej šodien strādāt vīnu dārzā. Bet tas atbildēja, es negribu. Tomēr vēlāk nožēloja, viņš aizgāja. Tad tēvs devās pie otra dēla un lūdza to pašu. Tas viņam atbildēja, jā, kungs, bet tomēr negāja. Interesanti. Viens saka, negribu, bet tomēr aiziet izdara. Otrs saka, jā, es darīšu, un tomēr neizdara. Zini, vai mēs arī citreiz neesam tādi paši, ko? Es esmu sastaps cilvēkus, kuri pareizi runā. Viņiem ir pareizi vārdi. Tikai viņu darbi ir bišķi savādāki. Es esmu saskāries ar cilvēkiem, kuri es negribu teikt zvērēja, bet deva solījums mācītāji. Mēs esam ar tevi. Mēs esam priekš tevis. Mēs tevi mīlam. Mēs tevi nekad nepametīsim. Mūs no šīs draudzes ar kājām pa priekšu iznesīs. Mēs būsim līdz pēdējiem elpas vilcienam. Šodien viņa nav. Ir smuki vārdi. Ir smuki vārdi. Es nesaku, ka viņi aizgāja uz nomiruši. Nē. Citi citā draudzē, citi vispār nav nevienā draudzē. Bet te pašā laikā, tad, kad viņi teica, man likās, ka viņi neliekuļo, ka viņi patiesi pasaka. Bet redziet, pienāk brīdis, ka tu esi iedvesmots tā kā garā, un garā tu dzirdi, tu redzi Mūzu, tu redzi Ēliju, tu redzi, kad Kristus vaigs spīd, tā ir Dieva klātbūtne, viss. Un tad pienāk brīdis, klausies, no gara miesā. No gara miesā pāriet. Cik svarīgi, lai mēs tomēr paliekam garā. Lai mēs nesvaidamies kā laiva bez ankura jūrā, šurp turp. Jākabs to sauc kā vīrs ar dalītu dvēseli. Oriģinālā šizofrēniķis.
Ar dalītu dvēseli. Viņš nezina, šodien tā, rītā tā, parīt tā, aizparīt tā. Ja mēs dzīvosim pēc miesas, tādi mēs arī būsim. Bet ja mēs dzīvosim garā, nostabilizēsies mūsu dzīve, mūsu ticība uz Jēzu Kristu. Jā, šeit var visādas lietas notikt. Joprojām man ir miesa, es arī miesā. Es varu sarūktināties, tā kā es teicu par to māsu. Es tā kā iedegos, un paldies Dievam, jūtu, ka gars sāk apbēdināts tiek, un es tā kā apslāpēju un to visu laicīgi nodzēsu to visu. Nu, tādi mēs esam. Bet ir svarīgi, lai dienu no dienas mēs tuvotos viņam, mēs mainītu savu domāšanu, lai mēs kļūtu Kristumu līdzīgi. Amen. Un ja tu kaut ko soli, tad arī pildi. Pēdējo piemēru. Atkal Jēzus saka, ka man būs jācieš. Man jāiet nāvē. Un Pēters saka, kungs Jēzu, kur tu tur esi? Ja tu cietumā, es cietumā. Ja tu nāvē, es nāvē. Ja es teicu, jā, Pēter, tu mirsi, man par godu, bet ne tagad. Viņš saka, ka gailis vēl 3 reizes nenodziedās. Tu mani 3 reizes nodosi. Nē, laikam ne 3 reizes nodziedās, vienkārši nodziedās. Tu man 3 reizes nodosi. Nekad, es ar tevi. Atcerieties, viņš bija gatavs. Tagad atnāca apcietināt. Viņš vienīgais, kas izvilka. Es nezinu, viņam bija, viņš ar zobenu staigāja. Vai kādam tam sargam izvilka, es nezinu. Kur viņam tas zobens gadījās. Viņš paņēma zobenu un cirta vienam, kas gribēja ausi nocirta. Viņš bija gatavs. Bet tiklīdz pamainījās situācija, apstākļi, es viņu nepazīstu. Nē, es neesmu bijis kopā ar viņu. Mēs šodien runājam par šiem piemēriem. Protams, viņš bija cilvēks. Un es pateicos, ka Pēters ir pozitīvs piemērs man. Ar visām savām kļūdām. Es esmu tāds pats. Bija laiks, ka es arī solīju kaut ko, vai cilvēkam, vai tam kungam, un nepildīju. Nožēloju pēc tam. Bija brīdis, ka es arī vienreiz pacēlu rokas un teicu, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Es pieļauju kļūdu savā dzīvē, bet tu zini, ka es tevi mīlu no visas sirds. Piedod man. Tuvība ar to kungu. Lai mēs esam tuvāk un tuvāk viņam. Lai mēs vienmēr atrodam laiku pavadīt kopā ar viņu. Mana kalpošana nevar aizvietot manu personīgo laiku ar viņu. Es varu būt nodarbināts 24/7 kalpošanā, tā, ka vairs spēka nav, un varu nepazīt viņu personīgi. Es nesaku tagad, ka kalpošana nav vajadzīga. Nē, viņi ir vajadzīgi, un tie ir mūsu labie darbi, un Dievam arī tīkam to, ko mēs darām. Bet nekad neliec uz vieniem svariem attiecības ar to kungu un kalpošanu. Ja tev nebūs attiecības ar to kungu, agri vai vēl, šī kalpošana tev kļūs par nastu. Tu nogursi, tu vairs nespēsi. Bet jo vairāk tu pavadīsi laiku ar to kungu, jo vairāk tu iepazīsi, jo vairāk tu ieraudzīsi, cik daudz viņš priekš tevis ir izdarījis. Un tava kalpošana būs kā pateicība viņam. Un citi motīvi būs. Laiks ar to kungu. Ziniet, es jūtu savā sirdī, ka mums būs laiks ar kungu 3. Varbūt pat laiks ar kungu 4. Ja mēs mūžību pavadīsim kopā ar viņu, cik varīgi šodien jau veidot šīs attiecības, veidot šīs saites ar viņu.
Lai nav tā, kad mēs satiksimies ar viņu, kā šie 2 mācekļi, kas gāja uz Emausu. Nepazina Jēzu Kristu. Un vai kā vēlāk viņi teiks, vai nedega sirds mūsos, kad mēs klausījāmies viņu. Lai mēs šeit virs zemes jau pazīstam viņu. Šis laiks ar viņu. Personīgais laiks ar viņu. Šeit, kad mēs pavadām šo stundu, 2 dievkalpojumā, tas nav personīgais laiks ar to kungu. Tas ir draudzes, Kristus miesas sadraudzība ar to kungu. Slavas un pielūgsmes laiks ar to kungu. Šeit mēs mācamies, bet veidot personīgas laiku, tas ir kaut kas cits. Tas ir tā kā ģimenē. Intīms laiks starp vīru un sievu, viņš nav publisks. Ja viņš ir publisks, tā ir pornogrāfija. Tā ir negantība Dieva acīs. Ja šis intīms laiks starp vīru un sievu ir slepenajā istabā, tas tuvina viņus kopā. Tas vieno viņus kopā. Lai mums ir šīs personīgais laiks ar to kungu. Atradīsim laiku. Dārgais kungs, tu vienmēr atradi laiku priekš mums. Es pateicos, ka mums šodien ir ļoti jaunā derība. Paldies, ka tu iedvesmoji mācekļus, ka tu iedvesmoji mātei, Lūku, Jānu, aprakstīt, kungs, ko tu esi darījis šeit uz zemes. Es pateicos tev, kungs, ka ik viens, kas piesauc tavu vārdu, tu nepagāji garām, tu apstājies. Tu uzklausīji, tu pieskāries, tu atbildēji. Tev vienmēr ir laiks priekš mums, kungs. Kungs, es lūdzu, lai kaut kas mainās mūsu dzīvēs. Lai mēs vienmēr atrodam laiku priekš tevis, kungs. Es zinu, tad, kad es skaļi slavēju, tas nav mans personīgais laiks ar tevi. Tad es dziedu. Tad, kad es sludinu, tas nav mans personīgais laiks ar tevi. Es runāju. Ir jābūt laikam, kad es klausos un dzirdu tevi. Tu esi dzīvs. Tu runā. Bieži mēs nedzirdam. Bet, ka nevis runājam. Māc mūs, kungs, palikt klusiem. Māc mūs, kungs, palikt mierā. Aizvien tevi. Tāpēc jau, kungs, ja es to arī mācīju, lai mēs ejam šajā te slapenajā istabā, aizslēdzam durvis un paliekam viens ar vienu ar tevi, kungs. Tikai tu un mēs. Es pateicos tev, ka tas vārds Dievs. Ka tu runā ne tikai caur pērkoniem, caur ziņaņiem. Reizes pravietis tu runāji klusā balsī. Un tas izmainīja viņu. Viņš paklausīja tev. Viņš turpināja savu kalpošanu. Un vēl svaidīja divus ķēniņus un pravieti savā vietā. Nevienmēr tu runā skaļā balsī, lai pārkliegtu mūs.
Un tu gaidi, kad mēs nomierināsimies. Paliksim klusi. Un tu runāsi. Mums ir vajadzīgs tavs vārds. Tavs vārds maina visu. Paldies, ka tu tagad runā uz mums.